līdzi, domā, izdomā, pārdomā un saprot kaut ko. Un tad, kad tu kaut ko saproti, tad arī tavu rīcība tālākā ir adekvāta. Un ne jau velti, teiksim, filmas, kā pieņemsim, vai viegli būt jaunam, ja, kas radīja, izraisīja tādu pilnīgu revolūciju visā bijušās Padomju Savienības teritorijā. Un faktiski, es arī saku, ka tā filma palīdzēja sagraut sistēmai, jo vienkārši cilvēki atmodās un saprata, ka var dzīvot un domāt citādāk. Un tas efekts bija fantastisks tajā laikā. Ja. Es jau mēdzu atcerēties, ja man uzaicināja pēc filmas 20 gadiem, uz vienu raidījumu Maskavā, Krievijas televīzijā, un tur bija no visām bijušās Padomju Savienības republikām savāki cilvēki. Un viņi visi viens pēc otra cēlās kājas un teica, un stāstīja stāstus, kā filma vai viegli būt jaunam ir izmainījusi viņu dzīvi. Un es tā domāju, Juri, tu gan var būt laimīgs, ka tas tā ir noticis. Tā kā tas viņam bija svarīgi izkustināt šo te skatītāju, likt viņam atmosties, likt viņam domāt un pēc tam kaut ko saprast. Es kā kino cilvēks abrīnoju, lasot dienas grāmatas, ka viņam bija tik ļoti skaidra saikne ar skatītāju, ar tautu, ar to sabiedrību, kurā viņš dzīvoja. Un man liekas, ka tas ir fascinējoši, ka arī šobrīd, jau 30 gadus no citas eksistences, viņš var tagad noskatīties ar prieku, ka viņa domas un viņa tā enerģija ir šobrīd arī mums būtiski. Es redzu divus draugus, kas otro reizi ir atnākuši noskatīties filmu. Un tas ir tāds apliecinājums, ka uzrunā, par ko milzīgs paldies. Bet jums bija jautājums? Jā. Jā, paldies par filmu. Protams, liels darbums, manuprāt, radīts ir un patīkami pieredzēt kaut ko tādu. Bet man ir vienkārši tehnisks jautājums, kur tas Zvirgstu ezera, viss tas ļoti traģiskais fons filmas vidū parādās. Kāda bija tā doma tieši filmas vidū to ielikt? Tā ļoti apzināta doma, jo nāve tas ir tāds, varētu teikt, fakts, kas notiek, un tad mēs varam tā kā ar to rēķināties ik viens, un šajā gadījumā mēs gribējām tam, pakāpt soli pāri un pateikt to, ka nāve ir tikai, tāds notikums, bet ne jau tas ir galvenais, ka Jūras Podnieks aizgāja bojā, un aizgāja bojā 42 gados. Tomēr svarīgāk ir tas, ko viņš izdarīja, un ļoti negribējās filmu beigt ar nāvi, bērēm, ja tad būtu, viņš taisa tās foršās filmas, un, protams, beigās nomirst, Tā kā mēs ar šo te nāves jautājumu arī ilgi domājām, un dažādas bija varianti, bet šis beigās izkristalizējās kā vispieņemamākais tieši aiz tā iemesla, ka mēs tiekam ar šo nāves faktu galā un varam pievērsties citām lietām. Vai ir vēl kāda? Jebkurā gadījumā paldies par filmu. Mans jautājums ir tieši par to mākslas filmu, ko viņš minēja, ko viņš uzņēma. Es nebiju nekad par to dzirdējis, man interesētu, varbūt jūs varat pastāstīt nedaudz vairāk, vai ir palicis kāds scenārijs, kas bija tie, kas piedāvāja tā kā sponsorēt, respektīvi kaut kāds vairāk detaļas, kā varbūt ir pastāstīts. Es iesākšu, tomēr nāc. Īstenībā bija tā, ka tiem, kuri Juri atcerējās, un tie, kuri Juri pazina, tad, kad jau pēc viņa bojājas jau daži domāja, ka viņš ir tiešām sācis un ir jau uzfilmējis to filmu, vai tad tā filma nav gatava, jo viņš ļoti daudz par to runāja. Un dažādos dzīves posmos viņa dombiedrs, ļoti cieši dombiedrs bija Ilmārs Blumbergs, kurš faktiski, kā lai saka, tajā domas uzvedināja viņu uz to domas briedumu, un ievadīja viņu tajā tēmā un lietā, un Ilmārs pat piedāvāja kaut kādas jau skices, un faktiski, lai cik tas nebūtu dīvaini, mēs 92. gada martā bijām nolēmuši braukt uz Tunisiju.
Un ar domu, ka varētu tur filmēt kaut kādas daļas no filmām, jo vienkārši Jurim tajā laikā piešķīrā Anglijā balvu un vajadzēja braukt saņemt balvu Londonā, un mēs pārējā grupa aizbraucām uz to Tunisiju. Un ir kaut kādas sūtījām Jurim bildes, ja, un skaties kā te. Protams, ka tas bija tāds ļoti vēl nenotverts tāds tas stāsts, ja, un varbūt ar to arī viņš ir tāds, kas to zina, kā tas būtu izvērties. Protams, ka tas nebūtu bijis bībelisks stāsts pārlikums viens pret vienu. Protams, ka tas būtu vairāk dzīvē bāzēts, ja, un kaut kādās attiecības. Bet es domāju, ka cilvēku attiecības tā bija tā galvenā lieta, kas viņam bija, kas viņu interesēja. Millers